Mūsu jaunākie starptautiskie dati par korupciju visā pasaulē un tieši dati par Latviju rāda, ka Latvijas iedzīvotājiem ir salīdzinoši zema vēlme iesaistīties cīņā par korupciju. Lielākā daļa iedzīvotāju saka, ka viņi kaut ko būtu gatavi darīt, bet tad, ja paskatās tā lielākā nozīmē pār 50%, 39–40% saka, ka viņi būtu gatavi kaut ko darīt sociālajos tīklos. Un tas Latvijā ir tā tipiski bijis, ka tik daudz jau mēs varu kā iestāties par to un pateikt, bet ar to bieži vien var nepietikt, jo to cilvēku, kas gribētu un būtu gatavi ziņot par korupciju iestādēm un sadarboties, ja viņi paši ar to patiešām ir saskārušies, ir daudz mazāk. Vienlaicīgi cilvēki uzskata, ka situācija korupcija paliek tāda pati, nekādu uzlabojumu nav vērojama, lielākā daļa, vairāk nekā pusi šādā veidā domā, un attiecībā uz valsts sektoru cilvēki uzskata, ka korupcija ir ļoti nopietna problēma, jo no 5 ballēm dod atzīmi 4,2. Ja? Mums 5 ir kā labā atzīme, nevis sliktā. Bet situācija tiek vērtēta kā ļoti nopietna. Un tāpēc Dāma nopietni ir domājusi, kā iesaistīt tos, kas ikdienā patiešām cieši un saskarās ar korupciju, un kā mēs varam palīdzēt, un kā mēs varam sadarboties, lai tiešām situācija gan uzlabotos, gan arī cilvēki mazāk no tā ciestu. Mūsu 15 gadu darbs ir rezultējies ļoti kompaktā rokas grāmatā, korupcijas upuru rokas grāmata, kas sniedz konspektīvu un tāpat laikā arī visaptverošu informāciju par būtiskākajiem jautājumiem, kas skar korupcijas jautājumus. Respektīvi, šī korupcijas upuru rokas grāmata ir izstrādāta ikvienam, kas ir reiz dzīvē saskāries ar korupciju. Ko darīt šādās situācijās, kad iedzīvotājs saskarās ar korupciju? Ziņot, neziņot, atbildes jūs atradīsiet rokas grāmatām. Rokas grāmata arī sniedz skaidrojumu, kas tad ir korupcija, jo mūsdienās ar korupciju jāsaprot daudz plašāk. Tās robežas ir izplūdušas un ne tikai pukuļošana ir korupcijas kodols, bet arī jebkura cita rīcība, ko amatpersona izmantojot savu dienas stāvokli, ļaunprātīgi iegūst nepelnītu labumu sev vai kādam citam. Līdz ar to dzīvē situācijas ir ārkārtīgi daudzas un plašas, ar kuru iedzīvotāji saskarās ikdienā. Ja mēs neiestāsimies par tām lietām, kas jau notiek, tad tā korupcijas sērga varas izmantošanas izplatīsies vēl tālāk. Un tāpēc ir kaut kādi punkti jāpieliek. Tas nav vienīgais, kas ir jādara, bet ja to nedarīs, tad būs daudz sliktāk.